lielāku bildi. Jums šodien bija uzdevums izveidot prezentāciju par sēnēm. Vai tu esi izdarījis šo darbiņu? Jā. Lūdzu. Es šo prezentāciju taisīju prezi.com. Tā. Sēnes Latvijā rēdamas. Kādas prezentācijas vai kādus darbus jūs varētu iztaisīt par sēnēm? Es varētu izveidot bloga lapu par sēnēm. Es varētu atrast video par sēnēm. Arī savu bildes. Es uzrakstīšu diezi par bušbību. Tā kā nākošajā stundā mēs runāsim par ķēpiem, es arī uztaisīju nelielu prezentāciju par ķēpiem. Un šis ir video par ķēpiem. Eju, ko jūs darīšu man muiži? Paskat, vēl dzīvu bildu, un kas tie pa dēļu šitie tādi, ko? Kas tas dēļi? Kā? Uz manas sienu muižām salikt dēļi, kas tie pa dēļi? Tie dēļi tā ir interaktīvā tāfela. Kas tas dara šis te? Oi, kāds tur uzradās? A, ko es izdarīju? Neko jūs neizdarījāt. Lai... Jā, un kas tas tāds tur galā ir? Jā, tas pats, jā. Tas Smaidiņš. Kur tāds var dabūt? Tas var atrast internetā. Kas tas pa zvēru? Tur var atrast dažādas lietas, informāciju par kaut ko. Piemēram, kā mēs tagad runājam par ķēpiem. Tā, šito es varu uzlikt un man būs te internets. Nebūs internets. Vai, es jau domāju, ka šitā man labākā tehnoloģija. Ko jūs vēl gūstat? Kas šitās jums te pa kastītēm? Datori. Kas tie tāds pats dēlis, vai? Sēne. Vai? Un ar iekš to sēnu tur ir iekš, jā? Arī sēnes. Jā, tad viss šit kast iet, jā? Jā. Un ko viņi rāda vēl? Sēnes. Bildes. Sēnu bildi? Kas tāda par, nu tas gan dēlis, vai ne? Tas ir planšetdators. Kā planšetdators? Bet man tā nav tik lielāks bišķi pa manējo. Un kas tur tas tāds? Tas arī ir planšetdators. Jā, un pilnīgi iet arī, jā? Vai dieniņ. Un šitā viņš darbojas. Man tad noderētu, jā, es arī uzliktu uz šitā te, un tad gan ir mana tehnoloģija iet uz augšu, es pa vakariem te sēdešu, un tad visu piefiksēšu. Es to ņem ciet un iet prom. Paldies, ļoti laba stunda bija, bērni. Es ļoti daudz uzzināju. Atā, Ernestīne! Atā! Bērni, es kaut ko te izdarīju vairs dieniņ, viņš kaut kā skrien apkārt un kaut ko dara. Kas man jāpiespiež, lai viņš te iet un darbotos? Ko man te, kas te ir tādi? Kas te ir tādi pa putniņiem te ir? Hei, ot šītas putniņš. Tas ir Twitters. Kas te tāds pa zvēru ir? Twitters. Tas ir sociāls tīkls, kur var vakarā, piemēram, ierakstīt, ko tu dari un tā. Es tev arī varu nofilmēt, jā? Iekš to Twitter, jā? Un ielikt. Un tad es tā guļu gultu un skatos, ko tu, jā? Jā, tad jau bildi var uzsīt, ko tu dari. Vai, cik interesanti. Un tad es arī uz šito te varu nofilmēt jūs, jā? Ko jūs te darījāt, vai ne? Mēs varam arī uztaisīt selfiju. Jā, kā tu dari? Lūdzu, nodemonstrē. Jauna tehnoloģija, vai dieniņ. Un ko tad tagad piespēja? Oi, man tā jāredz. Un tagad, un šit ir sauc to selfiju, jā, selfiju. Nu, visiem tad jānāk. Nāk, super selfijas, bet, gaisma visur krīta virsū. Bērni, tuvāk. Es jau varu nopraties arī, un pa priekš jūs nofotografēt, jā, un šita. Nav fotografējies, jā? Tas ir fotografē, jā? Jā. Kā tu var apskatīt bildi? Bildi, kā tu var apskatīt? Vai, mīļie, nē, trakumi kā kur, tas nekas manā, es jau pirmo reizi man piedalījos. Paldies. Un tad parādīt man to šito tāfeli. Kas tas šitas tāds, kas tāds, jā? Tad arī var redzēt, kas mums ir. Un viss iet notiek iekš to man muiži, jā? Tas nozīmē, Ernestīne, tikai to, ka tu vairs neesi viena pati savā muižā, bet ka tavu muižu var redzēt visā pasaulē. Pagaid! Jāparāda tev vēl kaut kas. Vai? Kādus brīnums vēl?
Vēl mūsu skolas mājaslapa. Un šeit skolas mājaslapā ir ievietot arī dažādi attēli no tiem skaistajiem mirkļiem, ko piedzīvojuši skolotāji, mācoties šajā Samsung skolā. Reikas skolotājs attiecīgi blogu, kur mēs varam mācīties. Kad bioloģija, kad fizikā, kad informātikā, literatūrā, mūzikā, arī ķīmijā. Man ir vajadzīga tāda maza tehnoloģija, kur es varu ievast kapitānu. Uzredzēšanos, bērni, uzredzēšanos. Laimīgi! Atā!